Es uzskatu, ka bazārs varētu būt viena no labākajiem Rīgas beķerēm, kas ir pieejami, jo it īpaši ierēķina kvalitāti un cenu, ko viņi piedāvā. Produkts vienmēr ir labs, un es sāku uz bazāru pirms kaut kādiem 2 gadiem, kad viņi atvērās lokāciju pretī bērnu pasaulē, un viņi man iekrudz feedā ar tiem krosāniem, kas ir, ko es arī šodien paņēmu līdzi. Mans favorīts ir šis te maģiskais limoncello krosāns, kur principā citrona pildījums iekšā ir, bet šodien arī paņēmu šo te riekstu karameļu maktingi, lai kas viņi ir būtu ļoti garšīgi kārtainā mīkla. Un, protams, šokolādes desu, ko es paņēmu, bet, tā, kad es viņu paņēmu, turot rokās, es viņu personīgi gribēju saukt par šokolādes kupātu vai šokolādes raķeģi, tāda milzīga izmēra lieta, es personīgi aizrītos, ja būtu mēģinājis, bet, tādēļ es tā ļoti uzmanīgi ar viņu apieļos, bet tas, kas bazārā man visvairāk patīk, ko viņi izceļās no konkurences fonda, ka viņiem lielākais fokus ir tā kārtainā mīkla, ko viņi piedāvā, un, godīgi sakot, man tas patīk, jo parasti visās pārējās beķerēs kaut kāds rauga veida, bulkas un maize, kas ir apakšā, un šeit pamatā tā kārtaina mīkla, man patīk viņi savādāk, ka tā rezultātā arī nav problēma maksāt to cenu, kas ir. Labi, krosāns bija €50, šī te riekstu bulka bija €30, un tā šokolādes 9 centi, pat tev es baigi precīzi neatceros. Bet jebkurā gadījumā, jā, salīdzinājumā ar citām beķerēm, cena varētu būt lielāka, ja salīdzinājumā ar Mārtiņa beķerē ir dārgāka, bet, kvalitāte arī ir ievērojami labāka, pa Mārtiņa beķerē citreiz. Bet salīdzinājumā ar kaut kādiem citām, kas kaut ko Gustava beķerī nemaldos, viņiem pēdējā laikā cenas tādā kosmosā uzkāpa, ka garša ir ok, bet neatbilstoši cenai. Un, ja pastāstu kopējo fonu, kas šobrīd Rīgā ir, bazāram ir ļoti labs tāds vidusceļš starp to kvalitāti, garšu un cenu, ka rezultātā man nav nekādā veidā pārmetumi atbalstīt un samaksāt to cenu, ņemot vērā, ka man tur kuņģim glutēns nepārāk labi pārstrādājis. Es tāpat ņemu tās bulkas retu, un tad, kad es paņemu, es gribu paņemt kaut ko tādu, kas vienmēr man garšīgs ir. Bazārs nekad man nav pievils, kvalitāte nemainās, jā, varbūt tur cena ik pa brīdi pacels, bet, kā ir, tā ir. Jebkurā gadījumā man šķiet, ka bazārs tiešām tāds labs piedāvājums un tāds labs vidusceļš, kur tu vari vienmēr paļauties uz to kvalitāti, un viņš pa ceļam kaut kur arī būs, jo pēc laika viņam vairāk lokācijas atvers vaļā, vienmēr var kaut ko paņemt, ja tiešām gribās. Tādēļ šobrīd es uz bazāru skatos tādu kā nišas Mārtiņa beķerei, kur viņi pārņem to pozīciju, jo, kā jūs teicat, Mārtiņa beķerei, diemžēl, kvalitāte pēdējā laikā ir drastiski kritusies, ir īpaši garša. Tādēļ, es dodu priekšroku bazāram.